Šajā video es tev pastāstīšu, kas ir ēna, kā viņa mūsos izpaužās un kā mēs ar viņu varam strādāt. Tad ēna pati par sevi tas nosaukums liekas arī tas kaut kas tāds varbūt slikts, kaut kas tāds ēnains, tumšs, bet patiesībā tā ir vienkārši mūsu tāda personības daļa, mūsu tāda arī zemapziņas daļa, kurā mēs apspiežam vai neatzīstam kaut kādas mūsu īpašības, kaut kādas mūsu emocijas un daļas vai lomas. Un tur var atrasties ne tikai kaut kādas, ko mēs negribam atzīt, tāpēc, ka liekas, ka tas ir slikts, bet arī kaut kādas labās daļas, piemēram, prieks, gandarījums, vēlme iet pēc panākumiem. Ja šī daļa nav atzīta, tad vienmēr atstās pret pretējo. Piemēram, ja nav atzīts dzīvē prieks, tad visu laiku atstīsies par to, ka nevar to gūt šo prieku. Ja nav atzīts iekšējā struktūrā, ka mēs varam gūt panākumus, tad arī tos nevar gūt. Ja? Tad te ir ne tikai tas kaut kas, ko mēs uzskatītu kaut kādu narcistiskā daļa vai agresija vai dusmas, bet arī labās daļas. Ja? Un tad es tev pastāstīšu arī, kā tas viss izpaužās. Viens no lietām, kā tas izpaužas, tas ir tad, ka mēs nevaram sasniegt kaut kādus noteiktus mērķus, kurus mēs gribam. Tie var būt finansiāli, tie var būt attiecību mērķi, vai tie var būt arī karjeras kaut kādi mērķi. Viņus līdz galam vai nu nevar sasniegt, vai nu viņi ir tādi tā kā sveši. Mēs sekojam, kaut kā mēs saprotam to, ka tas īsti nav mūsu, bet mēs turpinām darīt, ietenī kaut kādā profesijas jomā, kaut kādu viltus tādu mērķi ir uzstādīti. Vai arī, tad, kad sasniedz, tad nevar gūt tādu līdz galam gandarījumu par to, jo atkal atsit, kad atkal tālāk ir kaut kas jādara, vai atkal kaut kas nav līdz galam izdarīts tā, kā tu gribēji, lai tev būtu. Nav tāds tā kā būtu punktiņš uz zi, un ka tu jūties ļoti labi. Šajā mērķu lietā, tas arī ir viens no lietām, kas ir jādara, ir, lai vispār varētu kaut kādu noteiktu mērķi sasniegt, kurš tev nav sanācis, ar kur tu jau esi pūlējies, darbojies, kaut vai finansiāli nostabilizēties, izveidot attiecības. Tad ir jāskatās tanī pretējā ēnas daļā, kas ir tas, ko mēs sevī neesam apzinājušies, kas ir tas, ko mēs sevī esam nolieguši, kaut kāda noteikta daļa, kas palīdzētu sasniegt šo mērķi. Kaut vai tāds, es paņemšu tādus primitīvus, vienkāršus mērķus, liekas, viņas ir finansiālā labklājība. Viņas gribās, lai viņa ir, un tas ir normāli, ka cilvēks vēlas, lai viņam ir tā nauda, lai viņš var finansiāli izpausties, nopirkt savu lietas, ko viņš tur vēlās, un ir pūles, un vai tieši nespēja papūlēties. Viņam nevar saņemties izdarīt to, lai uzlabotu šis finansiālais stāvoklis. Ja? Vai arī otrs, tas, ka visu laiku iet un nesanāk. Tad apakšā ir kaut kāda iekšā daļa, kas ir nosaukt arī kaut kādā vārdā, kuru tu neatzīsti, kaut vai merkantīlā daļā, vai bagātnieks, un tas tiek apspiests. To neļauj sev izpaust, un līdz ar to nevar sasniegt šo finansiālo mērķi. Visu laiku atdurās, ka naudas nav. Vai arī attiecības visu laiku nevar izveidot, jo sevī nav atzīta tā daļa, ka tu esi normāls tāds, kāds tu esi, jo visu laiku liekas, ka ir jābūt savādākam. Un tad cilvēki uzķerās uz to savādāks, uz to masku, varbūt arī, kur tu veido, nevis tāds, kāds tu patiesībā esi, jo patiesībā tevi tāds, kāds tu esi, var iemīlēt daudz vairāk, bet pirms tu noliec to tāds, kāds tu esi, varbūt tu esi jautrs, bērnišķīgs, vai tur viss kaut kāds, tur viss kaut kāds var būt īpašības. Tu viņas mēģini noliekt, tu mēģini būt savādāks, un cilvēki aiziet uz to, kas tev tas nav, un nespēj sajust to, kāds tu patiesībā esi. Tas cilvēki atklāj šo sevī ēnu, atļauj sev būt tādu, kādi viņi ir, tad arī paplašinās arī šis pazīstamo loks, draugu loks, jo viņi beidzot var tevi pa īstam sataustīt. Bet ja šīs daļas ir apspiestas, tad nevar līdz galam arī izveidot tādu īstu satikšanos, īstu tādu komunikāciju, būšanu vienam ar otru, jo visu laiku tu kaut kādu to daļu, nē, es te tāds nevar būt, man ik pa laikam izspraucās, un tad vēl kas ir, tas arī tā daļa bieži vien ir apvelkta ar kaunu. Pēc tam, pieņemsim, tevī izspraucās kaut kāda daļa, kur tu pateici kaut ko, pateici kādu joku vai kaut kādu noteiktu teikumu, un pēc tikšanās tu pēc tam domā, kāpēc to pateici, man to nevajadzēja teikt. Ja? Tad kaunā šī visa tā daļa arī iet, un tur viņa arī tā šķībi var izpausties nevis līdz galam tā, kā tu pat gribētu, bet kaut kā
ne tā, un atkal liekas, ka ir jāpārdzīvo par to, kā tad viņi tur līdz galam izpaudās. Daļā uz šiem mērķiem var būt arī prokrastinācija, var būt pašsabotāža, var būt tā kā neatzīt to, ka tev to vispārībā gribās. Un tas, ko var darīt, un mēs arī darīsim Zoom izstrādē 1. februārī, un būs arī ieraksts, tie, kas to būs jau nokavējuši, palaiduši garā, tad mēs strādāsim ar to arī daļu, kuru tev ir jāatzīst, kā viņu atzīt, kā viņu ielikt iekšā un kooperēt tavā ikdienā, lai viņi neliktos kaut kāda šausmīga. Ja? Jo viss mums, tas, kas tur mums ir apspiest, mums liekas, ka kaut kas tas būtu slikts, ja mēs to izpaudīsim, bet nē. Ja mēs sākam izpausties, mēs paliekam tādi, kādi mēs esam, un mēs kooperējam sevi šīs daļas, tas, kas vēlas sasniegt mērķi, tas, kurš ir pieticīgs un tas, kurš ir bagāts vienā vienā veselumā, lai tev nav tā kā sajūta, ka tu esi sašķēlies uz divām dažādām daļām. Ja? Jo tas arī ir viena no tām pazīmēm, kad ēna nav integrēta, ir sajūta, ka tu esi tā kā sašķēlies. Tev gribas vienu, bet tev sanāk cits. Vai tu gribi būt tāds, bet tu esi beigās tāds. Ja tāds sašķēlums iekšējais ir sajūtās, un mēs tad mācīsimies integrēt abas šīs daļas kopā, lai tu vari arī to, ko tu vēlies, kaut ko, savu sapni sasniegt un iet uz viņu. Jā, tad sasniegt savas attiecības, kā finansiālo neatkarību vai profesionālā jomā izpausties, pieņemsim, jā, vai iegūt tādu izglītību, tādu, kādu tu vēlies. Un mēs strādāsim par to, kad ir bailes būt redzamam, kad pēc bailes būt spēcīgam, bailes būt sasniegt šos mērķus. Tas būs šeit arī Zoom izstrādē. Svarīgi, lai mēs šo ēnu strādātu un kā viņa izpaužās, tas ir mēs projicējam savas tās lietas, kuras neatzīstam uz citiem cilvēkiem. Tāpēc citi cilvēki var šausmīgi arī triggerēt, viņi var kaut kā nepatikt, kaut kādu lietu viņos var kaitināt. Un jo mums vairāk viss kaut kas kaitina citos cilvēkos, tas nenozīmē, ka tas uzreiz ir pilnībā mūsos visos, ka mēs esam tieši tādi paši cilvēki kā viņi. Bet nē, mūsos ir vienkārši kaut kāda maza tā daļiņa, kuru mēs neatzīstam, kas ir arī tādā otrā cilvēkā. Un līdz ar to vieglāk psihē tad ir viņu projicēt uz citu cilvēku, ienīst kādu citu, besīties par kādu citu, nevis atzīt to, ka viņi ir arī tevī. Un tas nenozīmē tad, ka viss pilnības tev besī laukā skopi cilvēki, tas nenozīmē, ka tu esi viss skops, bet, pieņemsim, paskatoties dziļāk, kaut kādā jomā tu negribi varbūt, pieņemsim, dalīties. Varbūt tu negribi dalīties ar ēdienu, varbūt tu negribi dalīties ar mantām, bet tas ir viss ok, bet tev vienmēr viņu prasa un tu tā kā atkal atdod. Jā? Tas ir tā kā tu ej pretēji tam, tu nepasaki nē tur, kur tu gribētu pateikt nē. Kad tas ir man tā lieta, ar ko es nedalos. Ne? Tas ir tā lieta, ko es negribu citiem iedot. Jā? Bet tā ir tāda maziņa lieta. Tas nenozīmē, ka tu viss esi skops, bet, pieņemsim, tev negribas dalīties ar vienu kaut kādu konkrētu to jomu. Ja. Un kamēr mēs neatzīstam šito, tas arī triggerē citos cilvēkos. Ja. Un arī ir kolektīvās tās lietas, kas mums ir visiem cilvēkiem. Mums visiem ir šī narcistiskā daļa, un mēs bieži vien viņu neatzīstam paši sevī, ka mums viņa arī ir, un tad visi besī pieņemsim narcistiskie cilvēki. Ja. Vai visi mēs piesaistam savā dzīvē arī bieži vien šādas narcistiskas personības, lai atkal vienkārši iztriggerētos šī daļa, lai mēs viņu līdz galam atzītu, bet nē, mēs viņu atkal apspiežam. Un kamēr ēna nav atzīta, viņa vada mūs, viņa neļauj kaut kādus mērķus sasniegt, viņa visu laiku triggero citos cilvēkos šo kaut kādu mūsu īpašību neatzīto. Un tas ir svarīgi arī ar šo pastrādāt to, kas mūsos triggerē citos cilvēkos. Te arī pie manis. Arī atsevišķi ierakstīti man ir izstrāde, kad mums citi triggero, kur arī varēs pastrādāt ar šīm lietām, šīm īpašībām, kuras mēs sevī neesam atzinuši, lai varētu atzīt. Un tad arī mums mazāk triggeros citi pārējie cilvēki. Un tad vēl viena tā lieta, kas ir tas, kā izpauž mūsu tā ēna, tas ir kauns būt pašam par sevi. Tā ir tāda cīņa ar sevi, ka visu laiku gribas sevi labot, ka visu laiku ir vajadzīgs sevi labot. Visu laiku vajag veidot šo labāko versiju no sevis un netiek atzīts tās visas lietas, kas mums patiesībā ir zelta vērtās, patiesībā kādi mums tur iekšā ir tie zelta gabaliņi, kādi mēs esam. Viņi netiek atzīti un visu laiku ir cīņa pēc kaut kādas no
noteikts izglītības, pēc kaut kādām īpašībām, pēc kaut kāda izskata vai visu laiku kaut kādam savādākam ir jābūt. Ir jātievē, ir jābūt pilnīgi veselam, vai nu kaut kāda arī tāda savā ziņā perfekcionisms, ja pēc kaut kādas jomas, tas ir tāda cīņa un sevis izsmelšana, jo būt labam un strādāt ar sevi, tas ir viss ok, bet nav labi, ja pēc tam nav nekāda gandarījuma un tu sevi esi izsmēlis, ja. Un ar šo te mēs arī jautājumu strādāsim, kā sevi neizsmelt, kā pieņemt to savu mīļo daļu, savu patieso daļu iekšējo, ja. Kā pieņemsim tas, kurš visu laiku spēlē to labiņo, kā sevi pieņemt iekšā, jā, ka tevī arī ir tā dusmīgā daļa. Kā tas, kurš visu laiku ir dusmīgs no visiem apkārtējiem dusmojas, kā pieņemt to ievainotos, to savu mīļo iekšējo pateicīgo daļu. Un tā visas tās lietas, ko mēs uz āru izpaužam un visu laiku cīnamies, tad mums pretī ir iekšā kaut kāda savādāka pretēja daļa, un viņas mazām integrēsim apkārtējā pasaulē. Tad tur man būs arī rakstīšanas terapijas anketa, kur būs ļoti daudz dažādi jautājumi, kā iepazīt savu ēnu, kā atklāt to, kā arī ikdienā strādāt ar viņu un vienkārši apzināties caur citiem cilvēkiem, caur dažādiem notikumiem, kas tā ir tā mūsu ēna, un viņu integrēt dzīvē, lai tu būtu tāds tā kā vienots vesels, lai tu sajustos, ka tu neesi šausmīgi atšķirīgs, kaut kāds savādnieks vai pilnīgi nepieņemams, ka tu esi normāls cilvēks un tu vari normāli izpausties. Jo vēl viena no tām lietām, kā izpaužas ēna, ir tas, ka liekas, ka mēs esam tādi savādnieki, ka mēs esam savādāki nekā citi, tāpēc, ka mūsos ir kaut kāda daļa, kuru mums liekas, ka viņi ir pilnīgi vajadzīgi apspiest un ka viņi nav citos cilvēkos, bet nē, tas, kas mums ir, tas, ko mēs gribam apspiest, viņš arī ir citos cilvēkos. Un arī tas, kas ir citos cilvēkos, kaut kādā noteiktā veidā izpaužas arī ar mūsos. Un te ir tas, kad tad, kad atzīst savu ēnu, tad arī ir vairāk tāda vienotības sajūta ar apkārtējo pasauli, jo tu neesi tanī visā viens. Visi mēs esam kaut kādi nedaudz narcistiski, nedaudz slinki, nedaudz skopi, nedaudz vēlamies šo te arī bagātību sasniegt, bet tas nav nekas slikts, ka mūsos ir šīs te daļas. Vienkārši mēs viņas atzīstam, un tas nenozīmē, ka mēs par tādiem šausmīgiem kaut kādiem paliekam, ja? Bet mēs integrējam, līdz ar to vairs nav tā sajūta, ka tu plēsies tā kā uz divām pusēm, ka tev ir divi kaut kādas konfliktējušas šausmīgas daļas, vai arī tas, ka tu esi pilnīgi atšķirīgs no visiem pārējiem, ka mēs patiesībā esam visi viens tāds vesels, jo manī ir tas, kas ir citos, un citos ir tas, kas ir manī, un tas ir normāli, ja? Būt tādam normālam cilvēkam. Lūk, tad es tevi aicinu pievienoties kursā Atklāj savu ēnu. Tad tur būs Zoom sesija, tur jau ir vairāki ieraksti, kurus tu vari jau iet viņiem cauri, rakstīšanas terapijas anketa. Un tas ir tāds pamatīgs foršs darbs, lai atkal sajustu sevi tādu vienotu, veselu pašam ar sevi un apkārtējo pasauli. Palasi aprakstā, kas ir šajā te kursā, un tiekamies!